ir. Un joprojām viņš tāds ir. Bet to, ka viņš sūdzēs, ka viņam ir nauda nokrāt, tur viņš pats ir vainīgs. Viņš pats sēdēja tur, kur šos likumus pieņēma un bija un tā tālāk un tā joprojām. Viņam vajadzēja zināt, ka viņa nauda ir apdrošināta katrā bankā par 100 000 eiro, jeb 70 000 latiem. Un viņam vajadzēs sadalīt tos 700 000 latus pa 10 bankām, un lūk, viņam viss būtu viss kārtībā. Bet nē. Darīt nav ko cilvēkam, kā 10 bankās likt līdzekļus. Pareizi, nu viņam nav ko darīt, viņš ielika vienā bankā un pazaudēja savus līdzekļus. Nav vairs nevienas latviešiem, nevienas bankas savas. Paklausies, man arī nevajag to banku. Man viņu nevajag. Tu neko nesaproti no Nē, bērnas. es nesaprotu, bet man, zini, tavs iriņas arī man nevajag. Un tā tie latvieši kasās paši savējos ķēnīgus apēd. Paklaus. Kanibāļi jums te uztaisījuši savus baznīcas uz katras Tas ir stūri. ļoti labi, ka kanibāļi ir uztaisījuši baznīcas. Viņi vismaz kaut ko jēdzīgi dara. Viņi tiek galā paši ar sevi. Viņi aiziet prom no kanibālismu. Bet tu, es nezinu, kādā veidā tu to ekonomiku uzsēsi. Sevišķi tad, ja tu saki tā, nu zini ko, tie reproduktīvie cilvēki un tā tālāk, lai tik viņi vairojas. Tu man piedod ar tiem pašiem žīdiem. Paņem to pašu žīdu bībeli un tur ir rakstīts, es tavs grēks pievienošu līdz 10. augumam, 7. augumam, ja? Un es tev pateikšu tā, mana pirmā sieva vienreiz izvest pa loku, pēc tam viņa iztaisīja pašnāvību, ja? Un aizgāja bojā. Un tu saproties, manā viņa dēls kopējs. Un es savā laikā aizgāju, Kalēju, tur, nu, tajā Kalēju ielā bija dispansers, ja? Viņi tur bija uzskaitē, es aizgāju, un Ļeņina rajonā bija tāds ļoti vecs Pirmās republikas laika dakteris Brūniņš. Es teicu, ziniet, ko es gribu dabūt zināt, kas viņš saka, nē, mēs jau tajā laikā, Krievu laikā, viņš teica, mēs pa saviem pacientiem nedodam ārā neko. Es teicu, biedri Brūniņ, man nekā nevajag. Es zinu, un tā tālāk, kas ar mani sieva ir, un es saku, bet man ir cits jautājums. Nu, kas te jums pa jautājumu? Es saku, man ir dēls kopā ar to sievieti. Es gribu zināt, kad viņam nāks viss šitais te ārā. Viņš tā pasmējās, un teica tā, ziniet ko, to nu gan neviens nevar zināt. To tikai Dievs zina. Jo, ticiet, neticiet, psihiatrijā stingri tomēr ir pazīstams šis labais bibliskais izteiciens, un es tavs grēks pievienošu līdz 3., 4. un 7. augumam. Viņš saka, varbūt jūs dēlam nāks ārā, varbūt nenāks, varbūt nāks mazdēlam, varbūt mazdēlam. Saprotiet? Tas ir tā. Un tālāk viņš man teica tā. Es teicu, kā tas iznāk? Es saku, bet savā laikā es, kad precējos ar savu sievu, viņa taču bija tik normāla sieviete un tā tālāk un tā jau man. Ziniet, daba tajā laikā, kad šim ziediņam vajag reproducēties, viņi vienmēr uztaisīs tik skaists, un viņš būs interesants jebkurā. Un viņš saka, un tad, lūk, nāk no viņa viss tas ārā. Lūk, tu to neņem vērā. Davai, reproducēsimies. Tāpēc mums tagad ir 10–15 tūkstoši tādi, zin, kam ir, nu, tā saucamās sevišķās vajadzības, ja? Un tālāk es tev gribu pateikt tā. Šī demokrātija nodrošina to, ka par tām sevišķām vajadzībām uz šodien mums ir jārūpējas vairāk nekā par tādiem, kas tās vajadzības nodrošina un var spēju nodrošināt un nodrošina. Nu, bet paņem sakārto, lai tikai veselie. Kas man jākārto? Tā, jā. Tādā gadījumā vajag atgriezties atkal atpakaļ vēsturē, kuru it kā es neesmu lasījis. Bet, saprot, tu zini, Spartā šitos te, kas piedzim nepilnvērtīgi, it kā nomet no klints. Tagad gan vēsturnieks saka tā, ka tas vēl nesot zvanīts, vai tā Spartā ir bijis vai nav bijis. Bet, lūk, Romas fórumā, laukumā, stāvēja stēle, ja? Tā kā žīdiem bija 10 akmens, tie baušļu galdiņi, ja? Tā viņiem bija rakstīts likums fóruma laukumā.
uz bronzā, un tur bija skaidrs un gaišs uzrakstīts. Ja tev mīļais tēvs piedzims dēls, kas nekam nav derīgs, tev viņš ir jānos. Ot, redz, tā ir. Tā ir atbild uz to tev. Tā ir kanibāļu atbild. Pareizi, bet tā ir atbild uz to tev. Laidīsim tik tiem jauniem reproducēties. Nē, tas nav tā. Tas ir tieši tā. Nē, tas Paklausies savādāk man, tiek es negribu atražot, savus grēkus. Veseliem cilvēkiem vienkārši ļoti labi pabalsti, lai varētu... Mēs par valūtu tagad nerunājam. Mēs runājam par to, Par ko? kam pakļauta ir centrālbanka, kas atrodas Vecpilsētā pretī Rīgas pilī. Viņi ir neatkarīgi no Latvijas valdības politikas, padarīti 92. gadā. Jā, Un tas 92. gadā tas ir izdarīts apvērsums un ir nozagta valsts līdz ar to. Un tur ir pilnīgi, tajā, tu vari ieiet tās bankas. Tu man pasaki. Bet viņa bija vismaz pakļauta valdībai visu brīvvalstu laiku. Esmu pilnīgi pārliecināts. Tiklīdz valdībai taisīsies gāzt arī to valdību. Tu teiks, mēs gāzīsim, bet es nepiedalīšu. Tu vispār neko nesaproti, es negāžu nekādu valdību. Es restaurēju tieši Latvijas valsti. Tu pilnīgi sajūtas prātā, tev blakus, kā tur viņi var sadzīvot, Renāt? Pēc 4. maija deklarācijas un pēc 91. gada puča mēs esam. Jo imunitāte izrādājusies. Mēs esam pilnīgi neatkarīgi un es varu runāt, ko es gribu. Saprot? Es uzskatu, ka es esmu... Labi, bet es tev vienkārši kā metodiski zinātnieci saku. Pirmkārtām mēs atgūstam to, kas mums bija brīvvalsts laikā, jā? Vienkārši restaurējam Latvijas valsti, de facto de jure brīvvalsts laika Latvijas Republikas valsti. Tā, ko izdarīja šis režīms 4. māja? Viņi restaurēja it kā de jure to valsti, bet mēnesi vēlāk paņēma un tās centrālbanku nodeva ārzemniekiem. Līdz ar to nolikvidēja valstu un izveidoja šeit korporāciju. Paklausies. Pagaidi, tagad es pabeigšu. Tas ir numur 1, ko mēs izdarām. Tad mēs esam tiešām restaurējuši Latvijas valsti un Latvijas valdība beidzot ir guvusi varu pār tās centrālbanku, kas ir pamatstruktūra, lai varētu naudiņa būt visiem pilsoņiem. Savādāk izvēlami Vašingtona, kam ir naudiņa un kam nav naudiņa. Un numur 2, kāpēc ir izveidoti īriņi? Tas ir, lai atgūtu katrs indivīds, katra dzimta republikā atgūtu varu un lai viņiem nekad nekā netrūktu. Un tas ir tas, kas ir jauninājums. 2 miljoni ar varu apveltīt cilvēkā. Mēs tad te kausimies. Jebkurā gadījumā neviens mūsējos vairs no šejienes tad neizcīs. Tagad par bijušo republiku un tagadējo, ja? Redzi, tu esi apmēram 10 gadu jaunāk pa māti. 20 gadu jaunāk pa māti. Ja? Tā ir 50 gadu, ja? Jā. Nu, tā. Tātad tu neesi redzējis ne pirmo republiku, ne šo, ne šito. Tu esi redzējis okupāciju, pie kam vienu. Es esmu knapi piedzimis pirmās Kāpēc republikas vienu? 2? Pirmā bija Krievu okupācija un otrā ir šitā režīma okupācija, kas Vašingtonas... Es šito režīmu par okupāciju. Viņi Vašingtonas ārzemniekiem nodeva visu. Jo mans tēvs bija enkurnieks. Un viņš šitien te īrēja, saproties, dzīvokli. Kāpēc viņš īrēja te dzīvokli? No sākuma viņš gribēja īrēt Elīzabetes ielā dzīvokli. Un tad viņš aizgāja un nosacināja, ka viņam tur jāmaksā 300 lati mēnesī par 2 istabu dzīvokli. Saprot? Un viņš gāja arvien tālāk. Pirmās republikas laikā 22. 6. gadā tas notika. Un viņš gāja arvien tālāk no centra, tālāk līdz nonāca Lucavas salā. Un kā enkurnieks būdams, te viņš varēja dabūt dzīvokli par 9 latiem. Un dzīvoja mierīgi kopā ar manu mammu, un te es tajā Lucavas salā piedzimu, un viss kā nākās. Viņam nekas nepiederēja. Īrēts dzīvoklis un viss. Viņam pirmajā republikā nepiederēja ne daudz latu, ne šis, ne tas. Pirmās republikas laikā viņš nopirka tās vecās mēbeles, kas man tur ir.
35. gadā tās viņš nopirkt, ja? Lai tas tā būtu. Un tu saproties, zini, grib vai negrib, padomju vāru, okupācijas vāru viņam šiten te piešķīra 0,5 hektāru zemes, lai viņš varētu uzturēt govi un sakņdārdus uztaisīt. Viņš nelikumīgi okupācijas varas laikā uzcēla šito šķūni un viņam liks 7 dienu laikā nojaukt. Pagaid, tu vari īsāk, ja? Nē, nevar īsāk, lai tu saprastu, kāpēc es pilnīgi piekrītu šitai te republikai un tai bankai un visam pārējām, jo tu nekā nesaprot manas dvēseli, neizprot. Es izprotu tavu dvēseli. Ka viņi nosaka tieši šitā te banka ar visiem stulbiem. Tavu dvēseli viņi toči nenosaka. Tavu dvēseli šitā banka nenosaka. Tu jau man izrunāt. Tu pat to izmanto, kad es te esmu, ja? Nu, tā, un tu saproti. Jā, tā man saproties, zini, pienāca 2001. gads, ja 2000. gads, un man pienāca no Rīgas domas, jums ir jāizpērk šitā te zemi, ko man pieder padomu var piešķirt. Es viņu izpirku par tiem pašiem stulbiem certifikātiem. Es taču būtu varējis tāpat kā viens otrs bombs, kas te dzīvo to certifikātus pārdot par 50 santīmiem un locēm. Bet tas viss šitā te ieguldīja. Un tagad tu, kas grib apgāst visu to banka, visiem certifikātiem un visu stulbo valūtu, man saka, lai es kaut ko atjaunot. Ko atjaunot to, ka manam tēvam nebija ite nekas un man ar nekā? Nē, man ir labi tāpat kā man ir. Es neko tādu tev neesmu teikusi. Tu ļoti primitīvi vienkāršoji visu un deģenerēji visu to, ko es tev pasaku. Sarežģītākās un viss nesaprotamākās lietas ir tās primitīvās un vienkāršās lietas. Saprot? Tās ir sarežģītākās. Tas ir fakts, Sali. Jūs strādāt vienreiz vai tikai? Es visu laiku strādāju, bet viņi man ar to banku uzbruka. Bet es tev tikai esmu spiest atbildēt, ja? Tas jums tu neesi spiest, jo tu negribi neatbild neko. Esmu spiest. Jo tevi jāsaprot, ka šīs režīms turās uz jums pensionāriem. Jo jums maksā vismaz pensiju. Jā. Un jūs vismaz varat baudīt šī režīma man pensiju maksās tev un mums nemaksāt neko. Un jūs to esat pelnījuši. Bet pārējiem ir jākalpo viņu korporācijās pa vergiem. Saprotiet? Mēs paši nenosakam šeit neko. Es tev pateikšu tā. Mums nav nevienas baznīcas šeit, kas pielūgtu mūsu pašu dievestības. Paklausies. Kas nemudinātu grēkot. Tu vari man netraucēt. Kad tu runāji, es tev netraucēju. Tu pastāv tagad klusi, ja? Mums nav nevienas svētnīcas, kur mēs varam savus dievus pielūgt, kuri nekad nav aicinājuši asini dzert, miesu ēst un grēkot, un kur nav jāatlaiž grēki, saproti? Tu paskaties, tur to lielo ozolu krastmalā. Tas lielais ozols un šitais ozols. Viņi ir vienādi vecumi. Vot, tā ir mans svētnīca pie tā lielā ozola. Tur es pielūdzu Dievu, saproties, ka sēž tajā ozolā, un kad es nāku no kafijas dzeršanas, saproties no kaimiņienes, tad es tur izmīžos apierējis. Viss notiek vienā vietā. Vajag pamēslot šo ozolu, tā tas ir. Un viņš labi aug. Bet lieta ir tāda, ka tiem jauniešiem nav nekā, un viņiem jāiet skolās, kur viņiem māca tādas lietas, lai viņi varētu pilnīgi, kā Godmanis teica, par idiotiem izaugt. Un pēc tam tu brīnies, ka viņi ir tādi izauguši. Bet viņi iet skolās, kur viņas no rīta līdz vakaram pa tādiem patājas, ja? Beigās katram ir savu galvu uz pleciem, vai ne? Un pamēģini tu manu galvu kaut kā nebūtu piesārņot. Tu mēģini, bet tev neizdodas. Es arī zinu, ka man tas neizdosies. Tu redz, ka tev neizdodas. Tur ir tik daudz krāmu, ka pilnu tējas tasīti jau nu vairs nepieliesi, ja? Jā, iet pāri pa maliņām. Vienīgais, ko kafiju tad pieliet. Jā. Tos kafijas biezums vai? Kafiju.